Arī mēs ar Miku piedalījāmies gājienā. Visvairāk cilvēku, protams, pārstāvēja Kambodžu. Kambodžas tautas tērps. Šādi izskatījās mūsu izveidotais Latvijas stends. Stāstījām par to, kur Latvija atrodas, rādījām bildes un likām zīmēt kartiņas. Indijas stendā rokas tika apzīmētas ar hennu. Vairākos stendos bija iespējams arī iegādāties ēdienu. Nogaršojām Kenijas zirņu, kartupeļu un pupiņu maisījumu. Bija ļoti, ļoti garšīgs. Bez valstu stendiem bija arī dažādas citas izklaides.